uz Liepājas ebrejiem. Šeit holokausta laikā tika nošauti tūkstošiem Liepājas ebreju. Šī vieta tika atklāta 2005. gada 3. jūlijā. Aleja taisnīgajiem starp tautām. Aleja tika atklāta 2014. gada 9. jūlijā par godu 26 liepājniekiem taisnīgiem starp tautām, kuri glabāja ebrejus Otrā pasaules kara laikā. Ebreju kapi piemiņas akmens uzstādīts Otrā pasaules kara upuriem Liepājas ebreju atklāts 1993. gadā. Ebreju karavīru brāļu kapi tiem, kuri cīnījās par Latvijas neatkarību 1918. un 1991. gadā. Liepājas geto piemiņas akmens Kungu dārzu Bāriņu, kuru laika posmā no 1.07.1942. līdz 1943. gada 8. oktobrim atradās Horālā sinagoga. Tika nopostīta Vācu okupācijas laikā 1941. gada jūlijā. Pēc vācu nacistu nodomas pilsētā nedrīkstēja atgādināt par ebrejiem, it īpaši tad brīnišķīgā